F30, 13. gads, īpašnieks visu izravēja ārā. DPF-u, EGR-u, flāpes, lambda zondes, downpipes, taisna trūba. Ļoti labi kvalitatīvi īpašnieks izdarīja. Uzčipojam, uztaisiem pirmo līmeni steidžu. Gandrīz 300 zirgu šobrīd ir un 652 griezies moments. Atbrauca pie mums, limp mauda mašina negāja. Apskatīsimies, kas ir zem kapota, ko tur ir. Ko var redzēt, ko nevar redzēt. Tā, EGR vispār nav, ne? Īpašnieks redzu izņemies ārā. Kas tur vēl viņam ir salikts blīves? Tur arī blīves stāv augšā. Kas ir ar flāpītēm? Ir iekšā flāpes vai? Nav vispār tāda, kā vienam. EGR-am arī skatos visi kitai salikti pilnībā blīve šitē, blīve tur. Otrai pusi visticamāk arī, ne? Tā trūba ir palikta. Un šitais. Tur laikam vēl viena trūba tajā galā stāv. Tam nebieda. No 180 kW tur tā viena gaisa trūda. Šitais 190 kW modelis ir. Jā, un kas tur? Nu tur taiksna. Jā, smuks downpipes samontēts. Viss ok. Labi, tā vot. Ļoti labi tā mašina griežas uz jauda stendā. Uz visu ekoloģiju izņemta ārā. 300 zirgu viņam ir. Tā, izbrauksim vēlreiz. Varēsiet paskatīties, kas ar dūmiem. Mēs pirmo reizi jau izbraucam uz oriģināla faila, bet viņam bija kļūdas par ekoloģiju. Tad limp mauds bija negāja normāli. Varat redzēt, kāda līkne zila un tagad sarkana līkne. Īpašnieks šeit stāv pie mums. Mēs nekādu eksperimentu nedaisam. Šitais ir pirmais rans, šitais ir otrais rans, pat redzat. Uzreiz starpība gandrīz 300 zirgu un 652 griezies moments. Viņam ir jābūt oriģināli 258 zirgi un 560 griezies moments. Tā kā tagad gandrīz viņam sotaks ņūtonu klāt un 300 zirgu. Izbrauksim vēlreiz, paskatīsieties, kā mašina brauc uz stendā. Un dūma melna vispār var teikt nav. Nu, bišķi tāds pelāks ir jābūt neliels. Bet nemot vērā ne katalizators, ne DPF, ne flāpes, ne EGR, pilnībā neko nav. 300 lopu un 650 griezies moments un bez melniem tā saucamam kalbāsam tam dūmiem. Ja mašina ar tādu jaudu uz ielas viņu uzvedīsies vienkārši perfekti. Tā izbrauksim vēlreiz un paskatīsies, kā patiešām viņš brauc. Mikrofonu nolikšu, lai dzirdētumēt skaņu. Izslēgsim ventilatoru, baigi pūš. Tā, rezultāts mašinai 292 zirgi un 635 otrais rans. Bišķiņ mazāk tādēļ, ka mēs atstājam viņam pilnībā visu temperatūras limitus, LS limitus, tosola limitus, gaisa limitus. Pilnībā var izslēgt tas temperatūras un viņam nemot vērā katru reizi braucini, tad tā jauda vienmēr būs konstanta. Nekad viņa nekritīs ne augšā, ne lejā. Bet šobrīd mēs gribam, lai mašinai būtu saglabāts motors, neizkusētu cilindrī, nepārkarsētu. Tu brauci, piemēram, uz bāni, riktīgi vilksi un mēdz celties karstas dienas temperatūrā, tad mēs tos limitus atstājam. Tad, ja motors jūt, kad mašina sāk pārkarstēties, tad momentāli bišķiņ piemazināja to jaudu, kad atdzēs atpakaļ viņš velk, tā kā jābūt. Nu, ar visiem saucamiem limitiem saudzīgs čips uztaisīts tā mašinai, un tad redzējāt mašinai melnu dūmu, var teikt, gandrīz arī nebija. Tad 300 zirgu un 650 ar kapeikam griezies moments, perfekts rezultāts. Prieks čipot tādas mašinas, un tāda čipošana pie mums izmaksā uz jauda stenda, atprogrammējam DPF-u, AGR-u, flāpes, lambda zondes, kļūdas, kas bija saistītas avārijas režimus, izprogrammējam limp modu, pacelam jaudu, izmērim uz jauda stenda, pārbaudījām data logus, pilnībā visu kopā 300 € RPVN. Tā kā tu domāji, pa tādu visu darbu,
ko arī mēs izdarījām, vai tā ir laba cena vai ne. Ierakstī komentāru. Čau!